Darba drēbes nomainījuši pret izejamo kārtu Kandavas novada zemnieki pulcējas savā lielākajā kultūras namā Valdiķos. Kad ziemas vārti jau puspavērti, ir laiks atskatīties, kāds bijis aizvadītais gads, pasērst ar draugiem un dalīties pieredzē. Ir zemes darbi, es domāju, viss ir apdarīti. Šodien ir tā reize, kad mēs varētu pabaulēties. Mēs jūtamies nopelnījuši. Nevarētu jau dikti sūdzēties, nevarētu raudāt. Es domāju, ka viss bija tā, kā bija. Sausums bija karstums, bet to mēs arī pārdzīvojam. Mums ir gaļas lopi. Principā mēs tagad pārējām uz citu padarēnu. Mēģināsim kurinām šito te miežu brāli pētam un tādas lietas būs. Var sakot, jūs meklējat savu nišu? Jā, tieši tā. Lai gan pašreiz atrast savu vietu tirgu esot grūtāk nekā pirms 20 gadiem, kurzemnieki ir apņēmības pilni ar savu degsmi un spītu ne tikai no savas sētas, bet arī no visas Latvijas krīzi aizbaidīt. Vienīgais, par ko viņi nevēlas runāt, vismaz šovakar, par politiku. Zemniekiem ir tā, ka man personīgi ir tā vismaz, kad valdība nevajag rēķināties, vajag rēķināties tikai ar sevi. Kā mēs pirmos gadus vīlāmies, tā valdībā tā mums pietiek ar to. Paldies jums par to, ka jūs nesūdzaties, jūs neesat no tiem, kam ir krīze, kam ir nelaimes. Jūs ir tie darbi, ko jums jādara. No rīta jāsauc govis, vakarā jāsauc govis. Līdztekus ikdienišķajiem darbiņiem lauku ļaudīm pieticis laika un spēka, lai sakoptu nevien laukus, bet arī savu sētu, par ko šovakar tiek saņemts lielais paldies no pašvaldības. Sumināt tiek arī 4 zemnieki, kuri šogad ir piesaistījuši Eiropas Savienības līdzekļus. Kad atzinības raksti un balvas izdalītas, vārds tiek dots muzikantiem, un tūdai pat zālē sarodas dejotāji, lai vismaz vienu reizi gadā izballētos no sirds.